Lūgos sveiciens visiem tiem, kas ir laimīgi, jo tie, kas dzied, tie ir laimīgi cilvēki noteikti. Un šovakar mēs esam uzaicinājuši uz tādu diezgan saturīgu sarunu vienu labu speciālistu, skaņu režisoru, mūsu lieldrauga, konkursa lieldrauga veikalā Best Music pārstāvi Ansi Imaku. Sveiki. Jā, sveicināts. Un mums uz galda stāv diezgan daudz mikrofonu salikti. Es ceru, ka tas arī ir redzams visiem. Un mums pēc pirmās konkursa dienas radās ļoti daudz jautājumu attiecībā uz to, ko mēs dzirdējām no skatuves. Es arī sēdēju pie pults, es saskāros ar ļoti daudzām tādām izteiktām problēmām, kas atkārtojās no viena priekšnesuma uz otru, un saprotu, ka mums priekšā vēl ir konkurss, mums priekšā arī ir lielais fināls Daugavpilī, un es sapratu to, ka ir par maz informācijas gan skolniekiem, kas mācās pie saviem pedagogiem dziedāt, gan arī tāpatās pedagogiem arī pietrūk šīs te zināšanas, jo pilnīgi normāli, ka es mācu dziedāt, un pirms tam es esmu nodziedājis, 30 gadus uz skatuves, tieši tāpatās kā Elizabete, ļoti ilgi ir uz skatuves. Mēs dienā strādājam ar mikrofoniem. Jā, bet bērniem māca dziedāt arī cilvēki, kas ļoti labi māca dziedāt, bet ir mazāka pieredze attiecībā uz šo tehnisko lietu, uz mūsu, es teiktu, labāko draugu, kas ir vokālistam, labākais draugs, tas ir mikrofons. Tā kā, Ansi, vārds tev, izstāsti, kādas lielākās kļūdas dziedātāji dara tad, kad viņam rokās uz skatuves uzstāšanās brīdī ir mikrofons, un viņš dzied nevis austiņās, kā mūsdienās ļoti populāri, bet grīdas monitorā. Liekas, tev iedošu rokās mikrofonu, vārds tev. Mikrofons, tas jau ir pazīstama lieta daudziem. Viena no pirmajām kļūdām ir tas, ka cilvēki no viņa baidās. Un tad, kad viņi no viņa baidās, tad kad viņš sadzird sevi skaļi, šī gadījumā viņš vēl nav ieslēgts. Tā arī, starp citu, ir viena no regulārām kļūdām. Jā, kad izslēdz arī netīšām. Kad izslēdz, jā. Tāpēc ir konkursos vai pasākumos ir svarīgi vienoties, kurš būs tās cilvēks, kurš slēgs iekšā vai neslēgs iekšā mikrofons. Lielākoties skaņu režisori vēlās, lai mākslinieki neslēgā savus mikrofonus, jo tādā gadījumā, ja nu viņš kļūdās, tad ir publisks misēklis, kas nav patīkams nevienam. Un tas nav patīkams ne tikai dziedātājiem, tas pats notiek arī teātra izrādēs, kurās ir mazie līmētie mikrofoniņi ar maziem raidītājiem pie jostas. Aktieri, kas ir jau profesionāli pieraduši viņu slēgāt, bet var gadīties, kad viņš aizrunājās un neieslēdz. Viņš iznāk priekšā skatuves. Un viena aktiera teikums ir skaļi dzirdams, otra aktiera teikums nav dzirdams. Bet ir bijuši gadījumi, kad ar ieslēgtu mikrofonu aiziet kaut kur aizkulisēs un to mikrofonu neizslēdz. Tas atkal tur visādi kuriozi gadās. Tā jau ir tā mākslinieka baža, kad man ir uzlikts šis mikrofons un vairs man nav šī privātuma. Mani visu laiku dzird. Jā, bet šobrīd aktuālāk mums ir tieši solists vai arī grupa. Jo piedalās arī diezgan Latvijā ļoti spēcīgas, ļoti labas, ļoti kvalitatīvas bērnu popgrupas. Un ļoti labi var atšķirt un arī dzirdēt šajā gadījumā es esmu gan žūrijā, gan arī nedaudz tā kā skaņu režisors un var ļoti labi sajust, kuri prot strādāt ar mikrofoniem un kuri neprot strādāt ar mikrofoniem. Tad kur ir šis noslēpums? Kad mēs varam pateikt, ka cilvēks prot strādāt ar mikrofonu un kad neprot? Pirmais jau ir pa lielam tas, kā viņš tiks turēts. Lielākoties mikrofons ir domāts, lai viņi tur šajā te vidējā daļā. Nevis šādi, kas notiks. Ir vairākas lietas, kādēļ mikrofonu vajadzētu turēt šajā te virsdaļā. Viena lieta ir tas, kad tā vieta nodrošina stabilu turēšanu. Mikrofons stabils, viņš neizslīdēs, jo mēs uztraucamies, rokas sasvīs. Bet skaties, šādi viņš arī neizslīdēs. Jā, viņš neizslīdēs. Šeit viņš slīd lejā, un te viņš apstājās. Viņš apstājās. Tikai notiek, kā mēs redzam šeit sietiņš. Tas nozīmē, ka viņš skaņu ņem no vairākām pusēm. Viņš neņem tikai no šejienes, bet arī no malas. Un tas veido to, kā veidojas tā viņa vērsuma diagramma. Ja mēs pietuvinām roku šai te daļai, mēs viņu nosadzam. Un viņš sāk uzvesties citādāk. Tipiska lieta šim pašam te mikrofonam, 58. šobrīd viņu ieslēdzu, ir tāda īpatnība, ka viņš var uzsaitēt. Tumbiņa gan ir izslēgta. Es viņu varu ieslēgt. Varam ieslēgt arī, jā, un nodemonstrēt. Kad viņš tuvojas saitēšanas robežai, ja es uzlieku roku virsū, viņš var sākt
vilkt iekšā daudz ātrāk, bieži vien nekā tāpatās. Mums pirmais instinkts ir, mani dzird, pa skaļu vai saite uzliekam roku. To nevajag darīt. Jo lielāko daļu gadījumos patiesībā mikrofons saitēs vēl vairāk. Vislabākā lieta ir attālums. Vienkārši pavēršam prom. Tāpat, ja priekšā mums ir grīdas monitors, kā tipiski dziedātājiem ir, mēs nākam uz skatuves, mikrofons ieslēgts un mēs viņu pavēršam un ir skaists saites. Pavēršam viņu uz otru pusi prom. Tāpēc arī var redzēt vokālās, tīpaši bērnu grupas, kurās ir arī horeogrāfs, kurš strādā ar šo te mikrofonu arī kustībās. Kad viņi maina rokas, vai viņi maina rokas, kā viņš tur mikrofonu tādā brīdī, ka viņš viņu uznāk. Un vēl vai viņš ir spējīgs vispār nodziedāt ar to kustību, noturēt mikrofonu. Tad jau mēģinot kustības, mums ir svarīgi jau būt ar mikrofonu. Tādēļ ir labi, ja arī pat nav šo mikrofonu, kaut vai ar butaforiem strādāt. Lai tu pierodi pie tā, ka tev ir kaut kas rokā. Vēl viena lieta, ko es nedaudz iestrpināšu. Tad, kad es atcerējos pirmo konkursu kārtu, bija ļoti foršs kolektīvs. Jāsaka, diemžēl nebija vairāki, bet bija viens kolektīvs, kurš grieza galvu projām un mikrofons visu laiku atradās vienādā attālumā un tieši pretī mutē. Un tad, kad atnāk skaņa līdz pultī, un tu to skaņu tā kā miksē, saproti, ka tev vispār nekādu problēmu, tu nav problēma viņus samiksēt, uztaisīt kaut kādu balansu, jo tu redzi, ja vienam ir balss spēcīgāka, viņš redz, kur dzied skaļāk, es viņu uztaisu nedaudz klusāk, un tādā veidā mēs panākam to balansu. Bet bija ļoti forši kolektīvi, ar ļoti smukām kustībām, ar ļoti labām koreogrāfijām, ar smukiem tērpiem. Tur viņi izskatījās brīnišķīgi, bet galva aizgriežās ātrāk, un mikrofons aiziet līdz galvu griežas uz otru pusi, un attālums bija tāds, ka tad, kad tu mēģini dabūt lielāku skaļumu, tad tu jau nonāc līdz tai robežai, kad tu vairs nevari, kad tev jau ne tikai no monitoriem var sākt vilkt uz to saiti, bet arī no priekšas jau sāk vilkt uz saiti, tāpēc, ka tu saproti, ka vēl jau arī strādā ar lielu dinamiku tie dziedātāji. Skan skaļa fonogramma, bet viņiem ir dinamika, viņi dzied arī klusas lietiņas. Pie skaļas fonogrammas viņi dzied klusu un skaļi. Tad izstāsti, ko darīt šādā gadījumā, kad dzied klusu un skaļi. Ieslēgt arī. Tā būtiskā lieta ir jāatcerās, skaņa ir fizikāls process. Tas ir gaisa spiediena izmaiņas, kas ceļo telpā. Šajā gadījumā gaisā, tas var ceļot arī cietā priekšmetā vai arī šķidrumā, ūdenī, bet šajā gadījumā mēs runājam par gaisu. Skaņa izplatoties telpā, mainoties attālumam, viņa paliek klusāka. Tas, cik viņa ļoti paliek klusāka, patiesībā ir ļoti strauji process. Palielinoties attālumam 2 reizes, skaņa paliek uz pusi klusāka. Ja, piemēram, man ir mikrofons, es tagad nodemonstrēju pirksta attālumā, ja es ielieku 2 pirkstu attālumā, skaņa jau ir uz pusi klusāka. Uz pusi. Tas nozīmē, ka šitā ir 4 reizes klusāk. Jā. Tas nozīmē, ka... Un šādi jau ir tad tevi 8. Vairs tevi nedzird. Faktiski un tāpēc ir svarīgi atrast šo te pareizo attālumu, jo pārāk tuvu katra mazākā niansīte būs izmaiņas skaļumā. Protams, profesionāls mūziķis to prot izmantot kā palīgu instrumentu, un ja mēs skatāmies uz pasaules augstā līmeņa māksliniekiem, viņi strādā ar mikrofonu, ja viņiem skaļāka nots, viņi pat pavērš nost. Bet bērniem tomēr pēc pieredzes ir ļoti grūti arī viņam, jo viņi sāk mākslīgi, teiksim, pēc manas pieredzes kā pedagogam, viņi sāk mākslīgi to mikrofonu vilkt kaut kur un pielikt. Tad kā ir tajās stundās, piemēram, pedagogs, kādā attālumā tad ir vislabākais mācīt tam bērnam? Nu, viņš ir pavisam maziņš, piemēram. Jā, vai pavisam tuvu tomēr, vai vidēji, ja viņš ir solists. Ja ir solists. Teiksim, stundās mājās vai pie pedagoga. Pa lielam tas, kas ir būtiski, lai viņš nenobaidās no savas balss, jo pie balss ir jāpierod, jo viņa šajā te monitorā tumbā skan savādāk nekā viņš ir pieredzi. Ar mikrofonu. Tātad, protams, ja viņš uzstāsies ar mikrofonu, jāpraktizējas ar mikrofonu. Tas tāpat tās, kā mācīties spēlēt klavieres, uz sintezatora nav prātīgi, ja viņš apsēžās ieskaitē pie flīģeļa, un viņš vairs neko nevar izdarīt, jo sajūta ir cita. Ar balsi ir tieši tas pats. Tas attālums principā jau būtu šo 2 līdz 4 pirksti apmēram.
Tas ir atkarībā, ko tu dari, cik tev skaļa balss. Kāda balss, kāda ir vide. Ja ir ļoti trokšņaina vide, skaļš konkurss, milzīga skatuve, tad visticamākais tas būs tuvāk, ko mēs redzam arī roka mūzikā lielāko daļu ir pie pašām lūpām, vai ne? Tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies operas dziedātājus, tad tas var būt šāds attēlums, tādēļ, kad viņa balss ir trenēta, viņi ir krietni skaļāk. Viņi arī var kaut kādā koncertzālē mierīgi nodziedāt bez apskaņošanas, un viņus dzirdēs arī tālākajā stūrī. Tieši tā. Un tāpēc ir svarīgi šo te turēt. Protams, bērniem, pirmais ir jāiemācās, lai viņi vienkārši tur viņu stabili. Viņu neaizmirst. Nepagriež galvu. Jo ir tādas lietas, kad bērnam viņš noteikti, ka slīdēs lejā. Viņš arī kaut kāds svars te ir kaut kāds 200, cik tur grami te tur būs sanāk. 200-300 grami būs. Un tā bērni jau sanāk, tad parasti tam bērnam, kuram neiet tik veikli, parasti viņš to mikrofonu tuvāk, un tas, kurš mācētu, un kurš klausās savā balsī, bieži vien viņam aizbrauc. Un nabaga skaņu režisoram tagad ir mocības, jo viņam ir jāgriež nos tas bērniņš, kuram nesanāk tik labi. Un tas, kurš varētu noturēt melodiju, līdz ar to palīdzot visiem pārējiem bērniem šo melodiju noturēt, viņam mikrofons jau ir nošūtas lejā. Bet kā ir ar tiem mikrofoniem vispār pēc būtības? Es neesmu eksperts mikrofonos, kā jūs abi tik daudz, bet, piemēram, es esmu pedagogs, un es vēlos iegādāties mikrofonu. Tur ir kondensāts, nekondensāts, tāds un radio, un kāds tur un vēl neskāds. Kondicionieris un nekondicionieris. Kādu mikrofonu vispār tādam bērnam klasiski vajadzētu pedagogiem iegādāties? Ka mēs zinām, ka tur nebūs problēma, viņš derēs mazāk vai vairāk visiem. Šis kas dar visiem, tas nedara nekam. Šis ir starts. Tas ir absolūtākais kas tas ir? Kā to nosaukt? Vairāk. Pastāstīšu mazliet vairāk. Šis ir, principā, pasaulē, varētu teikt, populārākais mikrofons. Kompānijas Shure, ražots SM58, ražots jau no 60. gadiem. Līdz ar to viņš ir vairākas reizes vecāks pat par mani. Viņš sākotnēji nemaz netika domāts kā populārais vokāla mikrofons. Viņš patiesībā domāts kā vienkārši ieraksta mikrofons studijas darbam. Bet viņš palika populārs kādēļ? Tādēļ, ka viņam ir izcils balans starp kvalitāti, un izturību. Jo mēs varam visu pameklēt interneta vidē video, kur viss kaut kas tiek darīts ar šo te mikrofonu. Es 10 bērni nometuši. Un bērni nomet? 58. Un nekas viņam nav noticis. Bet ir šī. Atšķirības zilā strīpiņa un mazliet citādāk skan. Bet tās ir tādas mūsu skaņu režisoru nianses. Bet principā, savā būtībā viņš ir ļoti, ļoti robusts. Bet, protams, ir tādas lietas, ka viņš būdams dinamiskais mikrofons, kas pēc uzbūves ir tāds pats kā skairunis, tikai darbojas pretējā virzienā, skaņa svārsta spolīti magnētiskajā laukā. Starp citu par šo es arī gribētu atgādināt, šis ir ļoti svarīgi. Ko tu ieteiktu? Es parasti daru tā, kad bērns ir nodziedājis man klasē, es zinu, ka ir vīrusi, ir baktērijas, un visi ļoti bieži pedagogi dod uzreiz nākamajam bērnam, stunda nav laika. Kādas iespējas ir pa ātro to mikrofonu nodezinficēt? Jo es parasti skrūvēju viņu vaļā, vedu, tad es ar ziepēm pēc katra izmazgāju švamīti. Garais process. Tas ir garais. Ir kaut kāds īsais? Ir aerosols, speciāls nopērkams. Var pasūtīt bet internetā. Viņš netraumē tur to iekšējo? Nē, viņš ir speciāls aerosols, ko pūš tieši virsū restei, un tā, kad tu liec atkal pie citas mūces, viņš jau ir dezinficēts. Tā kā, varbūt tu var izņemt ārā, varbūt parādīt, jo daudz varbūt vispār mūžā nav atskrūvējuši mikrofonu. Tur ir tādi švamīti iekšā. Tur ir poroloniņš iekšā. Kuru īstenībā vajadzētu mazgāt. Viņš skrūvējās vispār divās vietās. Viņu var sabojāt netīšām. Mēs zinām, ko mēs darām, tāpēc mēs skrūvējam pašiem nevajag. Kāpēc mēs arī noņēmām ar Anci to galvu. Šeit iekšā ir tas poroloniņš, kuru var, principā, parasti viņš ilgi lietojot, viņš tiek diezgan sacūkāts. Viņu var nomainīt, vai ne? Viņu var izmazgāt. Viņu var izmazgāt, viņu var nomainīt. Arī šo resti, ja galīgi ir viņa salocīta, sadauzīta, viņu var ļoti labi izlocīt. Jo, diemžēl, tajā švamītē ir viss kaut kas. Tāpēc viņu vajadzētu mazgāt. Viņu to švamīti var mazgāt, bet nevajag slapju likt atpakaļ. Nē, protams. Un vēl viena lieta, kāpēc mēs arī noskrūvējām, stāstot to par to dziedāšanu mikrofonā. Kāpēc mēs noskrūvējām, lai redzētu, tu teici, ka
dinamiskajām mikrofonām, tas ir tas pats skaļrunīts, tikai neliela izmēra. Reku tas skaļrunīts galā, viņš arī faktiski ir. Viņam vēl papildus ir neliels tāds filtriņš, lai nedaudz vēl aizsargātu. Bet, ja mēs dziedam mikrofonā šādi vai runājam... Bezjēga, te plasmas. Ir ļoti daudz runātāji redzēti, kas runā mikrofonā šādi. Ar domu, kad viņš runā, te taču ir tas siets. Mikrofonam skaņa veidojas, protams, kā apkārt, visa apkārt. Bet, ja mēs paskatāmies, uz kurieni mēs runājam plasmasas stīpiņā, kas ir apkārt. Mēs runājam garām, un tā skaņa ir galīgi garām, jā. Tas nozīmē, ka pats pareizākais ir pavērst mikrofonu tieši. Un vēl viena lieta problēma arī, ar ko es saskaros ļoti bieži, ir to, ka cilvēks, ja tu viņam nepastum to roku vai neparegulē mikrofonu, viņš netur pret muti, bet pret degunu. Jā. Kad viņš vienalga sanāk dzied apakšā. Un tas ir automātiski notiek. Un es jau tagad mikrofonu paņēmu nepareizi. Vēl viena lieta, ko es aiztaisīju ciet antenu. Jo, ja ir stipras antenas un ir vēl papildus iekārtas, varbūt tās arī nebūs traucējumi, bet var iebraukt tajos traucējumos ļoti spēcīgi. Tā kā mikrofonam ir rokturis un jādzied, viņam ir precīzi pašā centrā. Tam mēs dabūsim vislabāko to skanējumu. Es zinu tagad, ka ir tādas iespējas, ja piemēram, kādai pop studijai vai kā ir vairāk vadu mikrofoni, ka šo te parasto mikrofonu var ātri vien uztaisīt par radiomikrofonu, pareizi? Ar to puļķīti? Jā. Ir dārgākas un ir lētākas. Ir dārgākas un lētākas, bet lielākoties tas būs pat nav jāpērk radiomikrofons. Tas būs tāds mazliet izlāpīšanās risinājums. Noteikti izlāpīšanās, Protams, ir profesionāli risinājumi, tad pat šur piedāvā, viņiem ir pieslēdzams bloks, un kompānija Sennheiser ir pieslēdzams bloks, kas ir profesionāls, kvalitatīvs, pilnībā līdzvērtīgs šādam te. Tikai jūs varbūt tas arī šeit kaut kur esat redzējuši, tāds klucītis paliels, kur var pieslēgt. Un smags viņš. Un viņš ir arī smags. To mēdz darīt vairāk tajos gadījumos, kad ir konkrēts mikrofons, kas atbilst konkrēta dziedātāja balss tembram vai viņa tām dinamikām. Un tam mikrofonam nav radioversijas. Tā kā manam mikrofonam, piemēram, Blue. Un tas pat būtu vēl specifiskāks gadījums, jo viņš ir kondensatora mikrofons, viņam vajadzīga barošana. Tas nozīmē pat arī, kurš katrs vai pat šis te puļķītis viņam nederēs. Bet ir, tāda ir. Un tas ir iespējams risinājums, bet viņš maksā pietiekami kvalitatīvā gadījumā praktiski tikpat, cik jau pats mikrofons. Līdz ar to tas iegūms īsti nebūs nevienmēr adekvāts. Un ar tiem mazajiem puļķīšiem, kas ir tie lētie, kas tur jau var ielikties kaut kādos dažos simtos, tur atkal ir cits problēmas, ka jāskatās varbūt tās kaut kur blakus rūters ir tajā pašā frekvencē, kur tie mazie tavi puļķīši, un viņš vienkārši nevarēs atrast brīvu frekvenci, un te arī var iebraukt. Profesionālām iekārtām lielākoties, tīpaši radiomikrofoniem, viņš darbojas noteiktā frekvenču diapazonā. Profesionālām iekārtām ir atsevišķi izdalīti radiospektra diapazoni, kuros viņiem ir atļauts darboties. Tās, kas ir vairāk plašu patēriņu preces, kā mazie šie te puļķīši un tam līdzīgi, kas ir angliski saucās consumer produkcija, plašpatēriņa produkcija, viņas lielākoties izmanto tos pašus frekvenču diapazonus, kuros atrodas Wi-Fi rūteri, kuros atrodas tas pats Bluetooth, kuros atrodas, kādreiz, ja atceramies, mājās bija bezvadu telefoni, tāds DECT frekvenču diapazons, tajos frekvenču diapazonos. Tas ir labi, kad viņi darbojas varbūt tās mūsu mazajās vidēs, vai piemēram šādā studijā, mēs viņu varētu lietot, bet publiskā pasākumā, kurā ir daudz cilvēku, kur attiecīgi ir daudz lietotāju, tur būs problēmas. Kāda ir tendence nākotnē? Jo mēs ar Atu, piemēram, 99,9% strādājam ar ausu monitoriem. Bet kāda ir tendence uz nākotni? Pāries visi un strādās šajos ausu monitoros, vai tomēr šī grīda saglabāsies un nemainīgi? Jo uz ko tos bērnus virzīt? Jo varbūt, ka viņiem jau jāsāk mācīt ar ausīm strādāt. Es teiktu, nē. Jā, tanī brīdī, kad tās, piemēram, ir vecākās grupas vokālā, viņiem būtu labi apgūt šo pieredzi, tāpat tās kā ļoti labi ar viņiem aizbraukt uz studiju un apgūt studijas ierakstu pieredzi. Tas viennozīmīgi viņiem palīdzēs turpmāk, tīpaši, ja viņi turpinās savu dzīvi saistīt ar mūziku un vokālu un tam līdzīgi. Bet tas ir, ausu monitori ir salīdzinoši klaustrofobiska sajūta.
tu esi ar to skaņu ļoti sausā veidā, jā, tu viņu it kā labi dzirdi, bet ir vajadzīgs papildu prasmes, lai sevi labāk intonētu. Ir grūti sajust telpu, ir grūti izveidot komunikāciju ar publiku, jo tu viņu īsti nedzirdi. Ja kā kuram ausīm, protams. Jā, tas kā kuram ausīm un kā tas ir darīts un cik labs skaņu režisors ir. Mums ir vienkārši tāds, ka, protams, ja tu strādā ar publiku, viņas tad nav nopērkamas vairs. Mums tādas ir, kad ir 5/50. Un tagad viņas izbeigsies, tad būs problēma. Jo, protams, kopējie tie ielējumi, viņi vienmēr ir, rada to vakumu un nespēja komunicēt sevišķi, ja tev ir koncerts. Ļoti grūti, protams, komunicēt. Un ir zinām gadījumi, es publiski nestāstīšu viņus, bet ir zinām gadījumi, kur laba dziedātāja, pat profesionāla dziedātāja uzstāšanos izgāž tas, ka viņš pāriet uz ausu monitoriem skatuves tēlu dēļ. Nesagatavojoties un nenoregulējot skaņu adekvāti un nepatrenējoties, tas reāli var izgāzt pat profesionālu mūzikas sniegumu. Sievietēm it sevišķi tas ir ļoti sāpīgi. Ļoti ir viens iemesls, kāpēc. Ja, piemēram, man būs uzvalks, ja, un man būs te tas, ko es klausos, tas manā ausu monitoru sistēma, es pabāzīšu roku šeit un uztaisīšu sevi klusāk. Tad meitenēm parasti tas viss ir kaut kur es vienmēr zem vai josta ir speciāli. Vai vēl kaut kur, un tas viss nav tā, ka tādā rokas stiepienā attālumā, tu vari paņemt un saregulēt. Tas, kā tu esi saregulējis, tā tu esi saregulējis. Un ja saproti, ka tu esi kļūdījies, tad tu dari, ko tu gribi. Auss sārā un mēģinam akustiski. Jā, tad bieži vien var redzēt, ka pēkšņi norauj nost to austiņu un mēģina dziedāt ar vienu, otrā atstāt sevi un mēģināt ieraudzīt sevi. Es pats esmu izgāzies vienreiz. Tur man bija cits iemesls. Tur man bija balansa problēma. Es biju slims, man vajadzēja dziedāt konkursā, televīzijā. Es biju saslimis, un man balss arvien sliktāk, arvien vairāk gāja ciet un vairāk. Un bija soundchecks, un es soundcheckā noregulēju sevi ļoti skaļi. Tā, lai sevi dzirdu. Bet man ir visādi līdzekļi, kā var dabūt balsi pa 15 minūtēm atpakaļ, ko es arī izmantoju. Es gāju, sāku dziedāt, un es balansā biju tādā, ka es biju tikai viens pats. Man balss atgriezās, man pavadījuma nebija austiņās, man austiņās bija tikai mana balss, un es zināju, ka ir kaut kādā brīdī modulācija, bet man vajadzēja dzirdēt ierakstu. Un es nokļūdījos, protams. Es nedzirdēju, kurā brīdī tā modulācija notiekās. Un tā kā, tas ir tāds, Un tu uzdevi jautājumu, vai sākt mācīties par dziedāšanu tajos grīdas monitoros vai austiņās, tad atbilde ir pagaidām, kamēr braukā pa konkursiem vokālajiem. Vēl ne. Noteikti, ka nē. Bet kā ir ar šiem te headsetiem? Es redzu, ka te ir saucamie, kā viens galvas mikrofons, Jā, galvas mikrofons, kā ir, teiksim, pedagogiem, ko tu iesaki mācīties ar šiem? Vai ar šiem tomēr? Vai ar abiem tomēr? Atkarīgs jo šeit tu nevar regulēt neko. Tev viņš ir pielīmēts, piesprausts, Atkarīgs no žanra. Jo, ja tas ir akadēmiskākas mūzikas, opera, operete, šāda veida žanri. Bet tā pašā laikā, ja mēs runājam par bērniem, tad regulēt tu nevari neattālums vairs. Tu tā kā bliez, tā tu bliez. Un kā tu dziedi, tā tu dziedi. Tik un tā es teiktu, tas ir atkarīgs no žanra. Jo es pieņemsim personīgi, ka skaņu režisors izvēlos mikrofons atbilstoši žanra, kurā es strādāšu. Rokas mikrofons standarta variantā pa lielam būs tas, ar ko cilvēks strādās. Drošāk arī. Drošāk tas būs tas, kas vienmēr būs. Protams, ja ir šī mēs redzam šo ambīciju, ka cilvēks varētu iet akadēmiskajā vidē un akadēmiskajā mūzikā, būtu labi viņam apgūt arī darbu ar headset mikrofonu vai arī pat šādiem tiem maziem mikrofoniņiem, kurus mēdz tipiski operas gadījumā. Viņš patiesībā atrodas šeit, vai arī līmēts šeit zem auss un tam līdzīgi. Bet tas jau ir specifiskāks gadījums. Zināmā veidā es gribētu bišķi izgaismot, arī ir viena globāla problēma mūsu Latvijā, ir tas, ka mums mūzika un mūzikas skolas ir ļoti virzītas uz profesionālu akadēmisku vidi un arī ar profesionālu akadēmisku attieksmi pret darbu ar mikrofoniem, ar skaņu un tam līdzīgi. Līdz ar to, ja vien tā nav konkrētās mūzikas skolas vadības vai konkrētā pedagoga iniciatīva, pa lielam
Diemžēl jaunietis, kurš aiziet mācīties mūzikas skolā, neiemācīsies darbu ar mikrofonu un ar apskaņošanu. Varbūt viņš saskarsies ar ierakstu, ja skolai ir bijis iespēja projektu veidā iegūt kaut kādu skaņu ierakstu studiju, bet tas arī īsti, cik skatos, nenotiek. Diemžēl. Man ir žēl, jo tas nozīmē, ka tas pats jaunietis, tad, kad viņš aizies reālajā dzīves vidē un gribēs strādāt, viņam nebūs šīs te prasmes. Tas nozīmē, pedagogiem nebaidīties komunicēt ar citiem pedagogiem, varbūt, kuri jau ir uz skatuves, vai arī kuri ir strādājuši ar mikrofoniem, un drusku arī tos bērnus iemest tajā vidē un mācīt viņiem arī. Jo, visticamāk, ja viņi dzied, tad viņi dziedās arī kādreiz ar mikrofonu. Ļoti cerams, ka viņi dziedās, jo dziedāt ir vērtīgi, un tas ir... Arī pat, ja viņi aizies šajā klasiskajā mūzikā, tur arī visur ir mikrofoni. Tāpat tās ir, un ļoti reti izmantos vides, kurās nav pat pielīmēts mikrofons vai ir kaut kāda ambientāka sistēma, bet tas ir pasaules klases. Un kā redzams, Latvija spēja radīt pasaules klases arī akadēmiskos mākslinieks, arī dziedātājus. Ar viņiem arī visiem ir strādāts. Un viss ir kārtībā. Tas ir attieksmes un sadarbības jautājums. Un būtu ļoti labi to ieviest jau kamēr jauni ir bērni, kamēr viņi daudz vairāk var iemācīties, daudz vairāk šos te pieradumus iegūt. Jo arī prasme ar mikrofonu jau pa lielam ir pieredums. Mēs iemācamies to darīt, pierodam, un tad arī šis te rezultāts būs labs. Kādu mikrofonu izvēlēties? Sākotnēji, manuprāt, tas ir vienkārši robusts, tas pats mūsu mīļākais 58. Ja balss ir spējīgāka un cilvēks sāk domāt par, piemēram, vokālists par savu mikrofonu iegādi, iespējams, ka viņam ir vērts padomāt par betu vai nē. Viņi ir mazliet skaidrāk augšējā diapazonā, bet vēl joprojām dinamiskais mikrofons pa lielam visur būs kārtībā. Ar kondensātoru mikrofoniem viņi dzird daudz detalizētāk. Tas nozīmē, ka viņi nepiedod kļūdas. Nē, viņi nepiedod. Viņi nepiedod kļūdas. Un kondensātoru mikrofonā, ja tev nav pieredze strādāt ar dinamisko mikrofonu, un tev mikrofons šādi stāv pie mutes. Tāda ir vēl sliktāks. Vai ir noslīdējis lejā, rociņa ir piekususi. Kāds tur kondensātoru mikrofons tev viens? Starp citu, man jautājums ir labs jautājums, manuprāt, par statīvu. Kad izvēlēties un kad labāk neizvēlēties statīvu? Jo statīvs ir tomēr diezgan ierobežojoša vide, kur tu nevari dziesmas laikā, tad tev jābūt totāli koncentrētam. Tu nevari galvu pagriezt. Tu nevari pagriezt galvu, jo to arī būtu muļķīgi visu laiku arī regulēt viņu kaut kādā veidā dziedot. Tu esi absolūti, tev galvā jāatrodas vienā punktā, tu esi piesiets. Es saprotu, arī pirmajā mūsu konkursu dienā bija daži priekšnesumi ar statīvu. Ļoti skaisti priekšnesumi, ļoti skaisti arī dziedāja. Bet es kā skaņu režisors šajā dienā, es sajūtu to, ka tas statīvs bija traucēklis. Traucēklis, vai ne? Tas varbūt tās piederējās kā pie priekšnesuma. Bet tajā brīdī, kamēr mikrofons vēl atradās uz statīva, man tur vajadzēja svīst un mēģināt, jo staigāja projām tas viss, un līdz ko paņēma rokās, uzreiz bija labi, un tas, kurš rokās neprot turēt, nebija labi. Ja tad tas mikrofons bija par tālu, vai vēl šis te man bija visbiežākā problēma, kad, ja ir šādi, tad pirmām kārtām, mēs ļoti ātri varam noķert atgriezenisko saiti. Ļoti ātri sākt. It sevišķi mikrofons ar zilo strīpiņu, viņam tik ļoti patīk sāks. Tādi mikrofoni, kas ir jau glaunāks, ja tas ir ļoti vienkāršs, tas ir pamatīgs, un šis jau klasi augstāk, tad šie, kas ir vēl klasi augstāk un vēl klasi augstāk, viņi nepiedod nekādas kļūdas. Un arī ar statīvu tā pati lieta, kas ir arī iemācīties viņu ielikt un izņemt. Jā, tas rada papildu stresu. Tas ir papildu stresu. Jo man pat ir bijis cik reiz, nevar kaut ko dabūt ārā vai ielikt. Mums nav pie rokas, tas turētās, ja cilvēki bieži vien mēģina viņus spraust, viņš tā te, un viņu mēģina bāzt iekšā, bet tas nekas nesanāk parasti, ka viņi tā ka viņš tā neliekas. Mikrofonu vienkārši uzsēdina, un viņš tas smuki ieguļās. Un risks vienmēr ir ar statīvu tas, ka
tev tomēr skaņu režisors uznes šo statīvu konkursā, tev ir burtiski pusminūte nočekoties vai minūte, un tas bērns nepaspēja pieregulēt tajā augstumā. Pat mēs redzējām, ka bija arī meitenes jau, kas jau profesionālāk dzied jau vairākus gadus, neskaitāms gadus skatos, un vienalga mikrofons stāvēja tuvāk degunam. Un viņai pat ir nērti un nav iespējas šo mikrofonu tur noregulēt, jo dziesma ir sākusies, priekšnesums ir sācies. Ja, un pēkšņi tev mikrofons ir kaut kur šeit, pat drusku viņš ir šeit. Tas nozīmē, ka tev ir jāpiepeceļ viss ķermenis, tev jāsasprindzina, viss tev izmainās, un stabilitāte zūd, galviņi ir jāpiepeceļ, tev viss saspringst. Tāpēc, statīvu problēma ir diezgan tāda. Statīvu, es teiktu, jaunajiem vokālistiem labāk izvairīties. Ja ir šis gadījums, ka to vajag dziesmas, tēls, stāstījums, tad tas ir dubults darbs choreogrāfijā, jo tev ir vairs ne tikai mikrofons, bet tev ir vesela fiksēta sistēma, ar kuru tev ir jāstrādā. Un tev arī pašam ir jānoliek un jānoregulē attiecīgā augstumā, nostājoties pozīcijā. Un tās prasmes arī ir, un tur arī ir vesela zinātni, kā viņu nolikt. Un pats skaņu režisors strīdās, kurā virzienā jābūt kājām jābūt pret tevi vai kājām jābūt uz sāniem. Kā ir tas tūms un tālums, teiksim, no šī te monitora priekšā, cik tuvu tas ir labi iet un cik tuvu ir nelabi iet, tomēr, lai arī sevi dzirdētu, jo, teiksim, mums bija arī monitori sānos, lai arī grupas sevi labi dzirdētu, tur paldies Atim, protams, skaņa bija izcila, bet teiksim, ja ir konkurss vai process, kurā tu dziedi, un ir divi mazi vai vispār viens monitoriņš priekšā, tad kur man atrasties? Lai es sevi labāk dzirdētu? Ja viens atrodas, piemēram, ja mums stāvēts šis te, tad skatāmies, kur viņš skatās, un tad tajā cenšamies noķert to tieši tā kā sanāk. Tas ir ļoti tuvu. Tas šī gadījumā ir augstu, bet viņš parasti būs uz grīdas. Viņš uz grīdas stāv. Jā, bet tas leņķis, viņš diezgan tuvu. Šādi sanāk, ka ja mēs noliksim to dziedātāju viņam, tad tas atbilstoši arī. Jebkurš cits monitors, kas būs uz grīdas, viņam ir savs tas virziens, kurā viņš dod to skaņu uz priekšu, un tev vienkārši jātrāpa ir tajā vilnī. Un ja ir divi monitori, tad, protams, ka jāstājas pa vidu, tu būs tādā foršā laukā, kur skanēs gan tava fonogramma, gan... Tur gan ir vēl pāris niansītes, kuras es gribētu pieminēt. Lielākā daļa cilvēku viena no ausīm ir dominantāka. Kā to noteikt? Ļoti vienkārši paņemam telefonu, nedomājot, pie kuras ausis mēs viņu pieliekam. Pie kuras mēs liekam. Tā būtu tā puse, kurā būtu labi izlikt monitoru. Man, piemēram, mākslinieks, ar kurus regulāri strādāju, profesionāls, ļoti labi dzied, daudz albumus ierakstījis. Es zinu, ka viņam monitoram jābūt labajā pusē. Jo, ja es viņam monitoru nokšu kreisajā pusē, viņš būs divreiz skaļāk. Jā. Un nevis tāpēc, ka viņš nedzirdētu, bet psiholoģiski neuztver. Cilvēki ir dažādi. Ir, kuriem ir viena alga, kura auss, pa lielam principam, man ir pilnīgi viena alga, kurā pusē komfortablāks jūtos ielabājā. Vēl ir niansīti par atšķirības starp mikrofoniem. Mikrofoniem ir vērsuma diagrammas. Šīm te ar zilo strīpiņu ir viena tāda negatīva īpatnība. Viņš dzird ne tikai uz priekšu, bet viņš dzird tieši aiz sevis aizmugurē. Un tas nozīmē, ja monitors ir viens un tieši viņam pretī. Kaut kā tā skaņa aiziet? Jā, viņam tas vērsuma, ja parastiem pie stāstotiem, mēs skatāmies vērsuma diagramma ir šāda. Un apakšā viņš te nedzird. Un apakšā viņam nav. Tad betai viņa ir šāda, bet šeit ir tāda lipiņa. Jā, uz leju aiziet. Bet ir šaurāka. Viņa no sāna tiešām ļoti slikti dzird. Bet tā būs problēma, ja būs monitors tieši pretī. Tādēļ bieži vien monitori tomēr pat vienu var izvēlēties no bišķiņ tā kā sāna. Un ir vērts ieklausīties skaņu režisorā, ka viņš saka, tur monitors nebūs labi saitējis. Visticamākais viņš zina, ko viņš arī kleitu meitenē neredzēs. Kājas neredzēs. Mēs varētu kaut kāds tāds rezumē savilkt kopā to visu. Es nevaru, man ir tik daudz jautājumu. Vēl tiešām jābeidz. Uzdod, kā tur jautājumi ir uzdod. Jā, droši vien, ka šī būtu sarunas atkārtojuma vērta. Noteikti vēl kādu reizi. Bet, Ja mēs tagad tādus pa punktiem, dažus svarīgus punktus. Tātad pirmais tā ir mikrofona turēšana. Jā. Ka mikrofonam, jebkuram mikrofonam ir kapsulā vai galva vai reste vai nalkā, un aiz tās turēt nevajag. Un labāk, kad roka atrodas nedaudz
ar rezervīti tālāk, lai mēs netrāpām, redz, ka šeit kā reiz beta un te kā reize mums ir roka, tad mēs sitam to signālu apakaļ. Tāds triks, ko dažiem cilvēkiem var mācīt. Ar īkšķīti tas nekas slikti neko nebūs. Jā, bet tas īkšķītis iedod tādu drošības sajūtu attālumu. Jā, nu, viņš sliktu neko neizdarīs skaņa ziņā. Tad antena, ja tas ir radio mikrofons, atsekta, turam aiz roktura. Kā es jau, kad noskrūvēju, parādīju to, ka mēs apkārt ir plastmasa un tas mazais skaļurnīts, viņš atrodas pašā centrā. Sanāk, ka mums, principā, jātēmē ir tieši pašā centrā. Tas ir viena lieta. Trenējoties pasniedzējiem, ir jāskatās, lai mikrofons tiešām skatās mutē, nevis degunā. Es apcīt bērniem ļoti maziem nogurst roka. Un man, piemēram, stundās ļoti bieži es redzu, pēc kaut kāda laika viņi tur vienkārši ar otru roku pietur, jo nav nemaz tik viegli noturēt. Tā ir. Treniņš plecam. Un, ja tu iedos šo ar vadu, viņš īstenībā nebūs baigi daudz vieglāks. Jo pats vads, viņš arī svēr. Nu jā, viņš diezgan bērnam noturēt. Jā, tas ir smagi. Un, ja mēs runājam par... Un vēl neraukt plecus gaisā daļ tā. Tā ir problēma. Otra lieta, vēl viena lieta, ko es gribu atzīmēt, viena ir turēšana, otra lieta, kad, lai mēs varam brīvi dziedāt, elpot, tā kā mēs to mikrofonu paceļam, roku tomēr nespiežam klāt. Šis ir vēl viens moments, kad mēs uztaisam tādu dabīgo statīvu. Tā kā, tāds jāieņem. Tas ir jātrenē. Tas ir jātrenē, jā. Katram sava vietiņa, kur viņš... Jā, tagad mēs paceļam, vienkārši nolaižam roku ar mikrofonu, un ja mēs paceļam, viņa automātiski nostājas tur, kur viņam vajadzētu būt, un viņa nekad nav piespiesta, ja mēs vienkārši uzceļam. Tas otrs moments. Tad mums ir jāsaprot, ka tas attālums, tas svarīgais attālums par to, svarīgais jautājums par to attālumu. Es teicu, ja tu dziedi tajā brīdī, tev ir pēc tavas lielās tās idejas, ka tev jādzied ļoti klusu, lietas kaut vai pie lūpām, vai tas mazais bērna pirkstiņš, kad pavisam tuvu tas ir, pat jau ar lūpām pieskarsies, tas būtu labāk, ka tevi dzirdēs, nekā, ja tev būs par tālu un tevi nedzirdēs. Tās idejas, kas tev tur jāpasniedz tajā dziesmas laikā, tad pieliec viņu pavisam klāt. Un tajā gadījumā, kad ir ansambļi, kad ir, piemēram, 12 dziedātāji un visi dzied vienādi, tad mums jāpiešaujas ir pie kaut kāda viena konkrēta attāluma. Tas ir tie 3 pirksti vai tie 4 pirksti, bet to vajadzētu ja turēt vienā. Zina, ka viens ir pavisam klusiņš bērns un viens ir super skaļš, vai nevajag uzreiz jau mēģinājumos, hei, tev ir 3 pirksti, tev ir 2 pirksti, vai tas ir traku? Es teiktu tā, ka pavisam klusiņš... Jo konkursā tu uzreiz taču nevar saregulēt 12 bērniem. Pavisam klusiņš arī paliek, pavisam klusiņš. Ir jāmāca pavisam klusiņu dziedāt. Vienkārši dziedāt. Jāmācās dziedāt, jo mikrofons tas nav glābiņš. Tas nav glābiņš. Kaut man daudz domā, ka mikrofons izglābs viņu pasauli. Domā, ka mikrofons nav glābs. Ja tu dziedi klusi vai pavisam nedziedi, tad ir bijušas situācijas, no manas lielās vokālo konkursu skaņošanas pieredzes ir bijis tā, ka tu skaties, ka tur nāk iekšā signāls, bet ļoti kluss. Un tu mēģini viņu vilkt un saproti, ka tur nekas nenotiek. Tu mēģini austiņās klausīties. Viņš nedzied tas cilvēciņš. Viņš uzskatās vienkārši nedzied. Tur nav. Bet es redzu, ka man pultī mēs jau skaņu režisori, mēs redzam to, ka tur nāk iekšā. Un ja kaut kur nenāk iekšā, piemēram, kad ir kaut kur izslēgts, tad mēs konkursā mēs redzējām, ka mums viens mikrofons neskanēja, mēs apturējām priekšnesumu, mēs sakārtojām, ka sāk skanēt un palaidām. Neviena dziesma nebija ar neskanošu mikrofonu. Tā kā Tā ir, jā, tā ir. Vēl viena pa finālu lietu - aplausi. Nesitam pa mikrofonu, bet sitam pat blakus. Jo tas skaņu režisors to nevar izglābt īsti. Un kā ir ar visām lietām, kas parasti dāmām ir? Tu teici, tu skaņoji arī kādu no seriāliem. Tur bija viens tēls, kas bija apkāries ar sevišķi auskari. Auskari, tas ir, un arī dāmām arī lieloties, bet tagad puišiem arī paliek moderni visādas gradzenus nesāt. Šie te gradzeni arī mēdz izties gar mikrofonu. Un tad, ja kaut kāds klusāks vietas. Jā, ja pieņemsim labajā rokā, tad, piedomāt pie tā, vai, jo tas būs dzirdams. Un, protams, pārāk daudz uzkraut sev virsū, ko domāt, tas traucēs. Jo tā pamatlieta, ko tu esi atnācis darīt, tomēr ir dziedāt. Līdz ar to tehnoloģiju jācenšās padarīt pēc iespējas nemanāmāk. Tehnoloģijas paliek labākas, viņas daudz ko spēj izdarīt mūsu vietā. Bet, daudz ko arī piedod no visām kļūdām. Daudz ko arī piedod, bet šīs lietas ir.
Un tādēļ ir vērts mēģinājumos un mācoties to darīt. Jo tad arī to izšķirt. Un šī lieta, piemēram, kad gradzens sitās gar mikrofonu, vokālais pedagogs to var sadzirdēt. Un tā ir pilnīgi ok lieta, ko pateikt mēģinājumā. Pārliec to gradzenu otrā rokā tanī brīdī varbūt tās, ja tev viņš ir svarīgs tomēr. Un piedomāt, vai arī pieņemsim, jā, tās krēls varbūt tās metāliskās ir skaistas, bet ja tu dzied ļoti maigu dziedājumu un tu nāc kā trejdeksnis skanot uz skatuves. Tas ir tuvākais, kas mums tāds ir. Jā. Tas nebūs varbūt tās īsti korekti. Mums ir jānopaļojās. Paldies. Sirsnīgs 2 skaņu režisoriem un pa vidu man. Un uz tikšanos noteikti vēl kādreiz. Es ceru, ka šāda saruna noderēs daudziem. Es daudz ko jaunu uzzināju, man tas palīdzēja. Paldies mūsu lieldraugām. Jā, paldies.